Diezgan daudz laika veltīja aizsardzībai, kāds 80%, izteikta spēle, līdz ar to arī Vasiljevam nav šīs rezultatīvitātes. Maslaiska beigts. Metienā jau cits trīnieks. Vasiljevs, par ko tikai stāstīja. Vasiljevs turpina cīnīties pretinieku zonā. Tribuntsovs, 7. aizsargs. Niževijs. Šeit veiksmīgi nospēlē aizsardzībā Slovāki. Neļauj izdarīt metienu pa vārtiem, un tagad viņi jau ir uzbrukumā. Tomiks. Jerofejevs veiksmīgi spēlē. Palīgā nāk Niževijs. Niževijs pieslidoja. Cīņa turpinās pie apmoles, un Ripa šķiet jau ir vidējā zonā. Ļoti pozicionāli spēlē Slovāku hokeisti. Es tā īsti Petrovicku neesmu redzējis ar Ripu. Protams, laukumā viņš bija. Bet Ripa viņam netika piespēlēta. Sejais. Nu, Sejais neviens tik labi ir kā Normons, nezinu, kā Slovāki spēlē. Ilgu gadu aizvadīja Slovākijā, Bratislavas Slovan komandā. Arī šobrīd ir vairāki Slovānu hokeisti Slovākijas izlasē. Normons spēlējas arī Slovākijas zvaigžņu mačā, viņš ar Ripu. Normons to atstāja tālāk Fanduļam, Fanduļs. Pārtur Ripu, Kerčs. Viss bija labi, izspēlēts bija labi. Katrā ziņā jūtams, ka šī maiņa ir saspēlējusies. Nu, Fanduļs ar Kerču ir spēlējis kopā gadus 15, gan ir vairāk, un trešais šajā maiņā bija Beļauskis. Tagad Romanovskis. Pirmais noraidījums. Reklāma. Spēlēts 7 minūtes 55 sekundes starptautiskā pārbaudes spēle Latvijas-Slovākiem 0-0, un mūsējiem ir skaitliskais pārsvars. Pēteris Fabušs ir noraidīts uz 2 minūtēm. Viņš spēlē Trenčinas Duklā, labākajā Slovākijas klubā. Skatītāji, protams, daudz tajās šodien redzēja arī skumjas, problēmas radušās ar biļetēm Prāgā. Kā tas tiks atrisināts, nezinu. To, man liekas, šobrīd nezinu īsti neviens. Vairākumā pagaidām gan Ripa ir mūsu aizsardzības zonā. Reķis. Jerofejevs. Semjonovs ar partneriem uzbrucēji Širokovs un Tambijevs. Semjonovs. Reķis. Nu, ātrāk jāslido. Var arī tā iespēlēt, bet tomēr kļūdījās uztarot Ripu Širokovs. Ātrāk ieslidoja zonā Peters Fabušs. Kā jau teicu, viņš spēlē Trenčinas klubā. Šī epizode un pietrūka vienas pēdējās piespēles. Labā pozīcijā atradās Vasiljevs, Ripa bija Panteļejevam, bet Slovāka aizsargs pieturēja nūju. Atļautu pieturēja nūju ar savu nūju, piespiežot pretinieka nūju pie ledus. Vairākumā ir minūte pavadīta, nekāda rezultāta pagaidām nav, un tagad Ripa tiks izmest ārā. Jā, protams. Diezgan riskanti pa laukuma vidu, Lašāks raidīja, bet pietiekami augstu, lai neviens no hokejistiem to neuztvertu. Un, protams, var jau palikties no roka arī apturēt. Tagad iespēle, un šeit mazliet patraucēja viens otram divu mūsu uzbrucēji Macijevs un Sprukts. Jā. 28 sekundes vairākumā, trešais virknējums. Vairākumā mūsu komandai spēlē pagaidām neviena kombinācija nav izveidota. Grigorijs Panteļejevs atstāja Ripu Niževijam, Niževijs labajā malā Vasiljevs, nepiespēl kreisajā Panteļejevam, Panteļejevs ieslido. Pagaidām viss sakarīgāk spēlē tieši šis trīnieks. Vasiljeva maiņa malās Niževijs un Panteļejevs. Vasiljevs. Slovāki spēlē pilnā sastāvā. Nē, tur
ātrs uzbrukums nevarēja mūsu viesiem izveidoties. Reķis, Vasiljevs. Niživijs, 1-1. Gaida partneri Vasiljevs centrā, taču Niživiem neļauj izdarīt piespēli. Niživijs. Nav noraidījums. Tas, ka nav pārkāpumu, uzbrukums turpinās. Diezgan tuvu atrodas mūsu hokejisti viens otram, un tāpēc nevar izspēlēt. Un Slovākiem vieglāk ir neutralizēt. Šeit ir noteikumi pārkāpums. Kerčs netika līdz Pavlikovskim. Kā pēdējos gados ierasts, vienmēr Aleksandra Kerčs dalība, līdzdalība pasaules čempionātā ir tāda visai strīdīga. Šeit viņš netika līdz un vēl izdarīja pārkāpumu. Turklāt viduszonā pat vairāk hokejists atradās tuvāk sarkanai līnijai. Un apusējs noraidījums. Šeit nenovaldījās Pavlikovskis, Zviedrijas kluba Aleksandru hokejists. Jā, Pavlikovskis arī viens no pieredzējušākiem uzbrucējiem. Nebūtu izrunājies Pavlikovskis, mūsu iespēlētājs skaitliskajā mazākumā, jo Kerčs vispirms pārkāpa noteikumus. Pavlikovskis vēl pieslidoja, lai izskaidrotos, pats saņēma 2 minūtes Sejais. Tad abās komandās pa 4 laukuma spēlētājiem. Sorokins saspēlējās ar Sejais aiz vārtiem. Fanduļs, Romanovskis, Fanduļs. Labi, izvairījās no pretinieka spēku paņēmiena. Fanduļs. Arī mēģina visu laiku individuāli spēlēt, nesekmīgi. Šī maiņa nav saspēlējusies. Romanovskis tieši ar Fanduļu Kerču. Ja Kerčs ar Fanduļu atrod viens otru, Kerčs šobrīd noraidīts, protams, ir tagad ripa Romanovskim. Romanovskis netiek garām. Ļoti precīzi viņu aptur. Un Černīs. Kapušs. Un Pagu Jerofejevs kavēt pretinieku spēlētāju. Neprecīzi saspēle. Mesārošs ļoti aktīvi pieslēdz uzbrukumam. Es skatos, Slovākiem arī ir 7 aizsargi. Vismaz neesmu pamanījis 8. pagaidām. Tiesa gan nevienāda sastāv tagad. Semjonovs. Tambijevs, Semjonovs, uzbrucēji. Jerofejevs, Reķis jau nomainās, Tambijevs arī. Pārējie arī pagūst to pašu izdarīt. Ostašenko ar Durdinu aizsargi. Kaspars. Durdins, Ostašenko. Jā, viss ir diezgan lēni. Protams, ir pamatīgas slodzes, jo pēc pārtraukuma šobrīd intensīvi tiek strādāts tieši fiziskās sagatavotības ziņā. Diezgan neveiksmīgi nomainījās mūsē, bet neuztvēra šī gadījumā Harans Ripu. Tomašs Harans no Maskavas Dinamo neuztvēra. Un tagad jau 2. Vasiljevs, Pantelejevs, Vasiljevs. Viltīga piespēle, it kā metiens, it kā piespēle. Tiešām šobrīd labākais trīnieks uzbrukumā Pantelejevs, Vasiljevs, Niživijs. Niživijs. Mesārošs. Viņam gandrīz 1,90 m, 1,89 cm šim aizsargam Mesārošam. Arī no Trenčinas kluba Dukla. Un noraidījums būs mūsu komandā. Tur nogāza Kovačiku. Atvars Tribuntsovs, jā, viņš pārkāp noteikumus. Mūsiem mazākumā un Ripa nav vārtos. Toties vārti ir izgūstīti no savas vietas. Pašaizliedzīgi nospēlēja aizsardzībā. Tas bija Normunds, Sejais. Bet izspēle arī bija itin veiksmīga.
Lūk, Normunds. Grūti no šī redzes skatu punkta pateikt, bet šķiet, ka Ripa tomēr lidoja vārtos. Nu, mans pieminētais galvenais treneris Kosa. Pirmais bīstams moments pie mūsējo vārtiem. Labi, mazākumā ir 20 sekundes nospēlētas. Bartečko kopā ar Tomiku. Un trešais spēlētājs ir Pavļikovskis no uzbrucējiem Slovākijas komandā. Lūk, Pavļikovskis vārtu priekšā bija un šeit nenoturēja Ripu zonā. Tas neizdevās Mesārošam. Podhradskis. Reķis. Mazākumā spēlē Semjonovs mūsējiem un Širokovs un uzbrucējiem. Semjonovs allaž ir labs spēlētājs bijis tieši mazākumā. Te var netrakot, tagad ir Ripa mūsējiem, Širokovs. Širokovs speciāli presingo, lai pārējie nomainās. Macijevskis jau ir, Durdins un Ostašenko aizsargi. Šeit apspēlē Kasparu. Un arī Sergejs Durdins nāk palīgās. Sprukts, ceturtais mūsu spēlētājs. Tieši viņam bija jāsaļ šobrīd pretinieku aizsargs Lindners, pasaules čempions. Viens no šobrīd labākajiem Slovākijas aizsargiem, nepavēlt viņš arī spēlē vairākumā. Mūsējiem vēl 13 sekundes jāspēlē 4-5. Uzbrukumā ir 4 Slovāki, 3 mūsēja pretī. Un Sējais. Nav pārmetienu, nav, jo tagad mūsēja ir vairākumā, bet šis Ripas raidījums jau bija izdarīts iepriekš. Diezgan līdzīgi spēlē abas komandas, es domāju, uz manieri. Spēles manieri, Vasiljevs, Sējais. Un šeit neveiksmīgi nospēlē Masaiskis. Un neveiksmīgi tāpēc, ka viņš atcīt Ripu savā vārtu priekšā. Diezgan tuvu, tur bija klāt arī Slovākijas hokejists. Tagad Niževijs Pantelējevam, Pantelējevs pats zonā piespēlē Vasiljevam. Vasiljevs netrāpa Ripai. Netrāpa. Skatījās uz pretinieku vārtsargu un atvēziens bija stiprs, bet netrāpīja viņš Ripai. Arī ilgāk nekā pārējie trīnieki šī māja atrodas laukumā, neapšaubāmi. Tribuncovs tagad aizsargs. Pantelējevs, Reķis, Tribuncovs, Panduļs. Un iemetiens būs mūsu aizsardzības zonā. Spēlētas ir 16:50. Un tur nekas vienkārši tehniski rakstura problēmas ir. Labi, ļoti labi Niževijs un vēl piespēle. Un šeit Vasiljevam atpakaļ, Pantelējevs Vasiljevam. Un arī vārtsargs Vlašaks. Vlašaks tiešām ir labs vārtsargs. Nekas tur nav bīstams noticis, vienkārši izgrūst bija vārti un nevar nostiprināt tiesneši. Aicina Sporta pils darbinieks nākt palīgos. Jā, lūk, šāda rakstura kļūmes gadās jebkurā hokeja hallē, ieskatot olimpiskās spēles. Normunds Sējais, Edgars Masaiskis. Normunds tā īsti vēl nav pārliecināts, ka brauks uz Prāgu. Tomēr skaidrs, ka klusībā viņš ļoti cer piedalīties pasaules čempionātā. Starosta. Tomašs Starosta. Pārturē Ripa un ierēdīja to neprecīzi zonā. Kovačiks netika tai klāt.
Jā, mūsu izslavētais Petr Vickis, turklāt viņš pamatoti. Mēs viņu slavējām, beigās viņa 92. gadā Nacionālā hokeja līgā Hartfordu izvēlējās pirmajā kārtā kopējo 9. numuru. Viņš ir gan St. Louisā spēlējis, gan Dallas Stars, gan Hartfordas Whalers un 3 reizes olimpiskajās spēlēs. Labi. Tehniski ļoti labi izpildīts gājiens. Tas padevās Bartečko, Ļubošam Bartečko, Prāgas Spartas hokejs komandas kapteinis. Nu, un beidzot, Pavļikovskis tagad spēlē kopā ar spēlētāju ar Tomiku. Viņi iesāka maču kopā un pēc tam vairākos virknējumos atsevišķi. Neliels pārsvars pamazām ir Slovākiem, 17 minūtes 46 sekundes. Salīdzinoši maz metienu tomēr pa vārtē, gan vieniem, gan otriem. Hokejisti mēģina vairāk izspēlēties, turklāt biežāk to dara individuāli nekā veidojot kombinācijas. Semjonovs. Tambijevs arī nav īsti formā. Leonīds Tambijevs laukumā bieži, ripu maz. Reķis aktīvi spēlē, Jerofejevs un Širokovs. Cīnās līdz galam Semjonovs. Tambijevs. Pa kreisi Širokovs, bet Tambijevs nespēja apspēlēt Slovāku aizsargu Lintneru. Kā jau teicu, viens no labākiem Slovākijas komandas aizsargiem. Rihards Lindners Zviedrijā spēlē Djurgardens sastāvā. Durdins. Kurts Lindstrēms. Nu, protams, viņš jau savu vārdu tiešām ir ierakstījis hokeja statistiku analēs, jo viņš beigās ir ar Somijas un Zviedrijas valsts vienībām kļūst par pasaules čempioniem. Pēdējā minūte šajā trešdaļā rezultāts ir pilnīgi objektīvi vienāds, neizšķirts 0-0 uzbrukumā mūsēja tomēr. Astašenko izdarīja metienu, nevisai precīzi, tagad viņš atkal ripu, kas par vidējā zonā raida to tālāk uz priekšu Cipulim. Labi, tik tālu labi Cipuls, viņš spēlē kopā ar Spruktu un Maciejevski. Ripe droši vien uz vārtu tīk no otras puses, jā. Tātad jāspēlē vēl 29 sekundes, rezultāts ir 0-0 Latvija, Slovākija. Šodien pirmais mačs, rīt otrā spēle. Un pēc tam vēl tikai 2 mači 20. un 21. ar Japānu. Starp citu, Slovāki 21. spēlē ar Šveici, un tieši tāpēc, ka viņiem jau iepriekš sarunāts šis mačs, viņi varēja atbraukt uz Rīgu tagad, nevis samainīties ar Japānu, kā būtu tiešām varbūt mūsiem labāk. Vasiljevs. Šeit pirmais tomēr bija Boris Žapka. Un neliels savainojums šķiet ir Panteļevam, bet tā varētu būt arī vecā vaina, kaita, viņam sāp plecs. Kad jautāju, kā viņam ir veselība, viņš teica, ka viņam šī sezonā ir bijis labi. Un vēl vēlreiz šoreiz jau Slovāks apzināti grūda Panteļeja. Turklāt viņš grūda ar nulli tieši par to roku par plecu, kas Panteļevam sāp. Tad ir apzināts šis gājiens bija neapšaubāmi. Nu un līdz ar to 0-0 pēc pirmās trešdaļas. Pagaidām vēl hokejisti atrodas ģērbtuvēs, tāpēc atceroties pirmo trešdaļu, manuprāt, ienāca arī vārtsargu spēles vērtējums. Un katrā ziņā Jans Lašāks un mūsu Edgars Masaiskis nospēlēja veiksmīgi. Nu, varbūt viena tā kļūdiņa bija, kur Normons tiešām izvilka ripu ārā. Nu, ja jau viņš pats uzskata, ka tā tas ir noticis, šeit no tie pašiem griestiem atrodas komentētāju kabīnes, ir grūti redzēt. Bet vispār jau Slovākiem vārtsargu tradīcijas ir diezgan labas. Atcerieties, bija kādreiz tāds vārtsargs kā Dzurilla. Un, ja jau runājām par Slovākijas hokeju, tad pagājušā mēnesī Slovākijas
Es skatos uz Hariju Vītoliņu un aizmirstu, ko gribēju teikt. Vāclavs Niedomanskis, 60 gadus jubileju Slovākija svinēja. Un tiešām leģendārs hokejists. Atceros, kad viņš kopā ar Rišardu Fardu devās spēlēt Nacionālā hokeja līgā. Un jau pirmajā sezonā Vāclavs Niedomanskis bija 31. rezultīvākais, Rišards Farda 33. Nu, toreiz bija arī šie skandāli, Padomju Savienība ar Ķīnu un iebrukums Damanskas salā. Un paši tagad Krievijas speciālisti raksta, ka toreiz Čehoslovākija, Čehi un Slovāki skandējuši jums Damanska, mums Niedomanskis. Nu, par Slovākiem, par brāļiem Šķasnījiem. Slovākiem vienmēr bijusi simpātiski ar to, ka ļoti patriotiska spēlētāja komanda. Šīs NHL zvaigznes daudz naudas ir ziedojuši īpaši jau Slovākijas pirmajos gados, kad tika atjaunot Slovākijas federācija, kur ir viena no vecākajām Eiropā. Un, starp citu, par Šķasnī varbūt atceries, ka Kozarovs kādreiz teica Kanādas kausa izcīņā, kad, lūk, tur kanādietis ar 19. numuru un uzreiz tūkonā pievelk, jo Šķasniem ir Kanādas pilsonība Šķasnīs. Tad 3 brāļi Peters, Marians un Antons Šķasnī. Nu, vēl no labākiem hokejistiem. Es runāju, lūk, par šīs valsts izlases bijušajām leģendām. Noteikti jāpiemina arī Dušans Pašeks. Viņš, starp citu, Minnesotā spēlēja tajā laikā, kad Helmuts spēlēja Minnesotas North Stars komandā. Nu, tiesa, gan Pašeks traģiski aizgāja bojā. It kā kaut kādu kāršu parādu katrā ziņā. Nu, tā arī īsti netika atklāta šī slepkavība vai pašnāvība. Bet tas nu tā. Tas ir arī drūmās Slovākijas hokeja lappuses, bet pēdējos gados Slovāki var tikai priecāties. Zelts, sudraba, bronza, visas medaļas pasaules čempionātos. Un, kā jau teicu, vairāk kā 30 hokejisti spēlē Nacionālajā hokeja līgā. Un, piemēram, ļoti, nu neveiksim, ka daudz, varbūt tas pārspīlēti, bet kādi 5-6 spēlētāji regulāri ir rezultatīvāko 50-niekā. Mūsējiem acīm redzot nekādas maiņas nebūs. Nu, vismaz pagaidām izvietojušies laukumā ir tas pats trīnieks Lašāks, Lindstrēms, Beļļauskis, Aleksandrs Beļļauskis. Ar citu Aleksandrs tagad ir iestājies augstākajos Zviedrijas treneru kursos. Kaut kas līdzīgs kādreiz bija Maskavā arī. Un Beļļauskis tur itin cītīgi studē. Un starp citu par viņa darbību ļoti apmierināts ir Kurts Lindstrēms. Arī puiši galu galā kopā ir spēlēts tik daudzus gadus. Un iemetienā Vasiljevs, kurš pirmajā trešdaļā iemetienos bija veiksmīgāks par savu pretspēlētāju. Arī šoreiz viņš pārspēja Petrovicki. Viens hokejists man ļoti iepatikās Slovākijas komandā, ka viņš būs laukumā, tad es jums par viņu pastāstīšu. Jaunie juniors Pantelējos, Reķis, Vasiljevs, labi, Pantelējos, centrā Niživijs, Pantelējos, nē, norādījumu nav. Ripa tur atstās neveiksmīgi pret aizsargu, gandrīz ieslidoja vārtos. Tur vārti ir izgrūstīti un Lašāks pats iestum vārtus savā vietā. Tā kā spēle netiek pārtraukta, uzbrukumā mūsējie. Ļoti viltīgs metiens. Kapušs Zviedrijā spēlē elites līgā Zviedrijas Kapušs. Tā Slovāki ir iesākuši ātrāk, neapšaubām ātrāk. Lūk, Petrovicki jau redzam no pirmajām sekundēm. Kā jau teicu, pirmajā kārtā NHL savā laikā tika izvēlēts Hartfordā 92. gadā. Junior izlases līderis, bija labākais junior pasaules čempionātā, Kerčs. Kerčs tur klubdams krizdams, vairāk gan klubdams. Sejējs. Noteikti Slovāki ir iesākuši aktīvāk. Kerčs. Nu, tik tālu viss ir labi, piespēl šoreiz āsprātīgi piespēl. Kas ir, tas ir Fanduļs. Kerčs metiens patraucēja tomēr, patraucēja mūsu spēlētājiem Rihards Kapušs. Nu, sākās otrā trešdaļa interesantāk, neapšaubām. Slovāki mazliet uzspieda savu spēles stilu.
Hosu. Mēs jau viņu tagad pazīstam tikpat labi kā Lindstenu. Nu, tikpat labi jau nu ne, bet šodien rīt 2 spēles un labs speciālists. Šeit Reķis veiksmīgi Širokovam, bet Širokovs neuztvēra ripu. Tā noslīdēja no nūjas lāpstiņas. Reķis labi piespēli izdarīja. Semjonovs, Tambijovs, kā jau teicu, Tambijovs nav formā šobrīd, nav. Reķis. Semjonovs. Tālāk, ne, Ripa neatstāja zonu, Širokovs to tomēr notvēra. Nu, tagad, varētu teikt, notiek cīņa par iniciatīvu. Gan viena, gan otra komanda presingo, pārmetiens. Kurš iegūs institūluk, šis Panteļējeva apvešanas manevrs. Neliela nesaprašanās vārdu priekšā, es pat teiktu tāds kaos. Un Širokovs jau aiz vārtiem tur cīnījās ar Renē Jarolīnu. Par šo puisi gribu pateikt ļoti interesants pirmajā trešdaļā. Viņš bija 22 gadi tikai ir Renē Jarolīnam un 1,88 m. Un viņš, starp citu, ir Slovākijas augstākās līgas otrs rezultātīgākais spēlētājs uzbrukumā. Slovāki bīstam situācija un šoreiz laimējās. Mūsējiem laimējās. Tāds atsitiens rikošets, Edgars Masaiskis bez aizsargu cepures, aizsargu maskas. Lūk, šis atsitiens diezgan neveiksmīgi mūsējiem. Nē, šoreiz Ripa noteikti vārtos nebija. Par to mēs lieliski to visu redzējām. Normunds Sējējs, viņa draugu Hariju Vītoliņu jūs jau redzējāt, un vēl vienu draugu Arturu Irbi redzēsiet noteikti rīt vai spēlēs ar Japānu. Viņš ir šeit, Rīgā. Tribuncovs tur mēģināja ar Cipuli izspēlēt. Cipulis pazaudēja Ripu. Durdins. Cipulis. Mārtiņš labajā malā. Tik tālu piespēlēt gribēja Macijevskim. Metienu maz pa vārtiem un diezgan likumsakarīgi. Jāteic, ka Škoda izglāba Starptautiskā ledus hokeja federāciju, jo vienu brīdi bija diezgan pamatīgas finansiālas grūtības un Renē Fāzelam izdevās tomēr vienoties ar Škodu, jo pretējā gadījumā varētu arī nenotikt pat pasaules čempionātu. Tas ir fakts. Pārmetiens, noteikti pārmetiens. Jā, žēl, ka manā rīcībā nav statistikas, cik ir metieni pa vārtiem bijuši. Maz. Ļoti maz. Kurs Lindstrēms šī sezonā sagatavošanas periodā, kurš sākās 29. martā, kad pirmie 10-11 hokeisti, kas ir kandidāti izlasei spēlēm pasaules čempionātā, ieradās Rīgā. Viņš uzaicinājis tikai tos, kuri reāli brauks. Varbūt labi, varbūt slikti, beigās viņš atbild tikai un vienīgi viņš atbild par gala rezultātu. Sējējs. Tomēr jāņem vērā arī tas, ka mēs nenovēlam nevienam, bet varbūt savainojumu un viss, kas tā kā rezervē, tomēr ir jābūt kādam spēlētājam. Te ir, bloķēts pretinieks. Pirmā grūstīšanās. Tiesneši pamana šeit šī tāda divcīņa Ramanovskis ar Pavlikovski. Tātad bloķēts un par bloķēšanu tiek noraidīt viens hokejists un otrs ir noraidīts par sitienu pretiniekam ar roku. Sitais bija mūsējais. Vadims Ramanovskis. Spēlē Itālijā, apmierināts ir ar aizvadīto sezonu. Tik tiešām par Itālijas hokeju mums ir mazs priekšstats. Tas nav Itālijas futbols vai basketbols vai volejbols. 2 minūtes abiem Pavlikovskim.
Lūk, tagad vajadzēja izrauties 2-1, būtu Kerčs un Fanduļs. Kerčs neredzēja Fanduļu. Širokovs veiksmīgi. Sejejs tomēr tiek līdz pretspēlētājam, iegūst tripu tālāk uz priekšu Sorokinam. Vārds priekšā cīnās. Beidzot mēs redzam tiešām aktīvu darbību, Petrovicki aktīvu darbību. Viņš aizvadīts 4 minūtes 54 sekundes, divreiz jau bijis vārtu priekšā. Lūk, ne, tas nav viņš, Petrovickis ir tieši lūk vārtu priekšā cīnās ar Sejēju, tur Sorokins klāt. Un jau, kad viss ir beidzies, piesado arī centra uzbrucējs Širokovs. Līdzrēms savā manierē, viņš redz, kad kaut ko izsaka spēlētājiem, kādas piezīmes. Turdins. Cipulis. Un var jūs, ka Mārtiņš ļoti cenšas aizstītā čempionāta labākais uzbrucējs, cik pelnīt, cik nē. Katrā ziņā speciālisti tā ir nolēmuši. Mārtiņam ir iemesls censties, bet diezin vai uz Prāgu viņš brauks. Būsim reāli, skatīsimies uz Mārtiņa iespējām, bet viss viņam vēl priekšā ir. Lūk, šis bija labs metiens. Pietiekami viltīgi Harans izdarīja metienu pa vārtiem. Neizdots izdarīt piespēli. Protams, Macijevskis cenšas 100. spēle izlasē. Nu, gandrīz vai pateicu priekšā. Labi, kā cerējos, ka mums ir konkurss par tiem hokejistiem, kur visvairāk aizdījuši, tā kā meklēt atbildi šī gadījumā šoreiz paši. 6 minūtes 3 sekundes 0-0. Nu, izstāst gluži vai kā kādā no izslēgšanas mačiem, play-off spēlēm, kad ir mazi rezultāti, ne tikai NHL, bet arī Eiropā, Zviedrijā, Krievijā, Somijā, kad 1-0 nemaz nav tāds retums. Pagaidām ir 0-0. Vasiljevs ar saviem partneriem, kurš šobrīd ir interesantāk spēle. Un šeit atkal Panteļējum nelaimējis. Atkal viņš savaino Seju ar 0. Viņam iebrauc Sejā, kā reizēm saka hokejisti. Un tur būs noraidījums, neapšaubām būs noraidījums. Beidzot, tomēr vārds atstāja Masaiskis. 6 laukuma spēlētāji Latvijai. Latvija sāk uzbrukumu Reķis. Reķis, labi piespēle uz priekšu. Niževijs iesadot zonā. Saņem ripu atpakaļ. Piespēle aizsargam, Mirafējam ir labs metiens. Nē, Reķis tur steidzās pie vārtiem, bet ripa šķiet tiks zaudēta. Jā, tā ir zaudēta. Un Grigorijs Panteļejevs izcīna savai komandai skaitlisko vairākumu. Šī epizode. Bīstam spēlē ar augstu paceltu nulju Škoļārs. Bīstam spēlē ar augstu paceltu nulju. Uz 2 minūtēm noraidīts Slovākijas izlases spēlētājs Renē Škoļārs 11.00. Vienbrīd viņš spēlēja vienā Bratislavas Slovan komandas, vienā pieciniekā ar mūsu Normundu Sēju. Viņš gan ir uzbrucējs, Sējas aizsargs, bet es domāju tieši piecinieki, nevis trīnieki. Tagad mūsim Sorokins. Neprecīzi piespēle Normundam, Sējam, tāpēc arī atcerējos Kerčs. Tik tiešām Lindstrēms ļoti uzticās Kerčam. Arī vairākumā viņš spēlē. Nu, tas, ka Fanduļs, tas ir skaidrs. Un Romanovskis. Netiekam ārā no zonas. Tagad Romanovskis. 1-3, Kerčs. Nu, kas būs tālāk? Kerčs atpakaļ Sorokinam. Sorokins neizdod labu piespēli, tomēr arī paaizslītā, negribot līdz Kerčam.
Kerčs atkal pauzēs, nepiespēl, un tagad var mest pa vārtiem Kerčs. Tikai nevirsū vārtsargam. Labā pozīcijā atradās viņš un saspēle ar aizsargu. Sorokin bija itin veiksmīga. Vairākumā aizvadītas jau ir 47 sekundes. Nebija tā labākā sezona viņam, viņš to pats atzina un grib pierādīt, ka tomēr var spēlēt. Nu, vēl viņam laiks tam ir. Mačs rīt šodien un vēl varbūt arī 2 spēles ar Japānu. Protams, ar Lindstrēms viņu vēdīs laukumā. Simjonovs iemetienā. Zaudē. Un ripa tomēr paliek Slovākijas zonā. Reķis. Tribuncovs. Semjonovam, tālāk Širokovs. Tambijevs, Reķis. Nu, visiem spēlētājiem mūsu pieciniekam ir bijusi ripa. Metiena nav, saspēle turpinās. Reķis. Otru apli. Reķis. Tagad kreiso pusi virzās uzbrukums un viss tas beidzās to, ka Slovāki izsitā ārā ripu no zonas. Vairākumā vēl 43 sekundes. Reķis. Un šeit Lašāks izsuda no vārtiem, pilnīgi pareizi, un te arī tā uz noteikumu pārkāpumu robežas ar Alkoni. Širokovs šeit tas bija izdarīt pārkāpumu, iesit pretiniekam. Skaitliskais vairākums ir ļoti būtisks mūsdienu hokejā, ļoti būtiski šī realizācija, un mums ar to jārēķinās arī pasaules čempionātā. Lai arī komanda treniņos daudz pie tā strādā, tā vismaz apgalvo treneri, pagaidām rezultāta nav. Garām. Labs metiens, labs, Kaspars Ostašenko vēl vienreiz neparocīgi. Slovākija spēlē pilnā sastāvā, un viņi divatā uzbruk, un tagad mūsējie izdara pārkāpumu. Lūk, tikko bija vairākums, tagad jāparāda, kā mēs spēlējam mazākumā. Vai Kaspars nokavēja. Tur jau labā pozīcijā bija Peters Fabušs. Nu, šeit skaidrāks pa skaidru, 2 minūtes. Pretinieki neturēšana ar 0. Uz 2 minūtēm noraidīts no Latvijas izlases spēlētājs Kaspars Ostašenko, 2. numurs. Kaspars Ostašenko. Arī raiba šī sezona viņam. Kaspars, starp cik sezonu beidzas Somijā, iesāka Ziemeļamerikā, spēlēja arī Latvijā un beidza Tamperes Ilves sastāvā 4-5. Černīs. Protams, ka Pavlikovskis šobrīd laukumā ir Pavlikovskis, Petrovīckis un trešais spēlētājs ir Roberts Tomiks no Vācijas Bundeslīgas. Minūte 14 mazākumā. Labi nospēlē atvaras Tribuncovs. Un šeit lūk kāds atsitiens. Grūti vainot vārtsargu, atsitiens bija. Rikošets un skaitliskais vairākums ir realizēts. To izdarīja Slovāki. Tātad 1-0, kad spēlētas 9 minūtes un 42 sekundes vadībā ir mūsu Sansenči. Peters Podkratskis. Lūk, nē, tas nebija atsitiens. Tas bija apzināti šī te kustība. Mainīts rips lidojums, apzināti, tas nebija tā nebija nejaušība. Tādā gadījumā Slovākus ir tikai jāuzsteidz par šādu izspēlētu kombināciju. Nu, mūsiem kārtējā mācība pirms pasaules čempionāta, kā jāspēlē mazākumā. Kas normālam noticis? Un Rastislava Pavlikovskij 19. numurs piespēlēja. Vārtus guva Ļubuš Vartečko. Vartečko, jā, tieši viņš komandas kapteinis. Pandurs un Romanovskis. Arī paliek mūsu zonā. Labs metiens un laba vārtsarga spēle. Lintners, Rihards Lintners. Kā teica Slovākijas komandas šī brīža labākais aizsargs. Nu, es nerunāju par tiem, kuri spēlē Nacionālajā hokeja līgā.
Un otrais treneris mūsu komandai tālumā jūs redzējāt Mikālu Šostaku. Viņš ir ekipējuma menedžers, kā visi varētu teikt pēdējos gados. Vienu brīdi tikai viņš bija otrais treneris. Bet tas bija klubā un tikai uz pāris spēlēm. Labi, tik tālu, labi Romanovskis. Nav ātruma. Es pat neteiktu, ka Slovākijas komanda ļoti aktīvi spēlē viduszonā. Nē, drīzāk mūsējie diezgan lēni iesāk uzbrukumus. It kā taustoties, it kā kaut ko meklējot un vairāk individuāli spēlē. Pagaidām nepārāk pārliecinoši. Mazliet pazudusi arī Māņa Vasiljevs, Nižuvijs, Panteļējevs. Šķiet, ka Panteļējevam diezgan sāpīgi. Tik tiešām tur iesita ar 0 pa seju, kā ņem vērā, ka viņam jau ir uzliktas vairākas šuves, pie tam nevienreiz vien šajā sezonā. Tambijevs. Mūsu gan bija vairāk laukumā spēlētāji, šobrīd tiesneši nepamanīja, bet tagad 2 Slovāki pret 1 Jerofejevu. Semjonovs jau palīgā. Semjonovs neļauj izdarīt metienu. Ripa paliek vārtsargam. Nē, nav piespiesta, vēl nav, bet tagad gan ir. Tagad ir piespiesta. Edgars nospēlē veiksmīgi. 11:06, 11 minūtes 6 sekundes, otrajā trešdaļā Semjonovs paguva aizsardzībā atgriezties, un līdz ar to pretiniekam neizdevās šis te 2-1 izgājiens. Par rūpību uz 2 minūtēm noraidīts Latvijas izlases spēlētājs Aleksandrs Jerofejevs, 6. numurs. Lūk, Jerofejevs izdara pārkāpumu, tur gan viņam Jurais Štefanka grib atspēlēties, netrāpa. Jerofejevs trāpa, bet ko tas dod? 2 minūtes sots un atgādinu vienīgos vārdus šajā mačā. Pretinieks go realizējot skaitlisko vairākumu. Tas notika pirms dažām minūtēm šajā otrajā trešdaļā. Tambijevs, Semjonovs, mazākumā viņi alaži pirmie iesāk no uzbrucējiem, un aizsargi ir Astašenko un Tribuncovs. Bīstam situācija, atkal izspēle. Nav metiena, bet atkal mēģināja izspēlēt Mesārošs. Var redzēt, ka Slovāki tiešām ir piestrādājuši vairākumā pie šīm kombinācijām, apzināti jau otro reizi un vienādi līdzīga kombinācija. Tagad 2-2 pozicionāls uzbrukums, Semjonovs. Un tur grūti bija uztvērt ripu, jo Starasta piesedza Tambijevu. Minūte jāspēlē mazākumā, uzbrukumā ir Jānis Sprukts. Smagnējs viņš jālaž bijis, to mēs zinām. Tas nav nekas jauns. Beigās tomēr 190 cm augums, 105 kg svars ir Spruktam. Mūsu 4. maiņas centra uzbrucējam, kuram tagad jāspēlē aizsardzībā, jo mūsu ir mazākumā joprojām. Sējais tagad laukumā ir. Pavlikovskis. Pastīsimies šoreiz kāds variants. Atkal izspēlēt kombināciju. Un šis gan bija metiens, jo vārtu priekšā aktīvs bija Tomiks. Černīs lavās pie vārtiem. Lūk, Černiem ripa, metiens, neizdodas metiens, Sprukts viņam pamaisīja. Plaši un ātri spēlē Slovāki šajās situācijās. Latvijas spēlē pilnā sastāvā, tomēr uzbrukums turpinās, atkal atsitiens un nepaguva apskatīties Normunds, bet situācija bija pārāk saspringta, lai ilgi domātu. Ripa atstāja mūsu zonu un pārmetiens. Varbūt intereses pēc pateikšu, kad Slovākiem jāspēlē grupā, kurā ir arī Somija, ASV un Ukraina. Sarežģīta grupa, neapšaubāmi. Diezgan līdzvērtīgi spēkos ir komandas. Starp citu, ASV komandas galvenais treneris, šeit Masāļs nospēlē veiksmīgi, ir Artūra Irbis kluba treneris. Slovākiem vairāk iniciatīva, bet lielā mērā tas izskaidrojums ar to, ka mums bija 2 pēc kārtas noraidījumi. Reķis, Niživijs.
Reķis noslēdz zonu, Nižvijs slido uz priekšu. Vasiljevam, nē. Jā, Vasiljevs neizdevās. Ļoti tuvu atradās viņam pretspēlētais Rihards Lintners. Un pat ne 7 aizsargi, bet gan 3 aizsargi pāri ir otrajā trešdaļā Slovākiem. Atkal Lintners tur cīnās ar mūsējo. Bīstam situācija. Šeit kļūdās gan vieni, gan otri. Veiksmīgāk izrādījās pagaidām Slovāki, bet tikai pagaidām varbūt. Diemžēl arī epizode ir beigusies. Štefanka. Vasiljevs. Štefanka. Viņam palīgā slido Černīs. Romanovskis. Labi, Fanduļs Romanovskim. Šeit Fanduļs piespēlēja, var teikt, slīdā. Grūti bija Romanovskim uztvert ripu. Ja Vadims atdeva labu piespēli, tad šī situācijā vēl viena kļūda. Tiesa gan mūsējais ir pirmais tur. Pārāk daudz kļūdu. Kerčs nedrīkstēja slidot zonā. Būtu aizmukur vienkārši. Mako, vārtu priekšā Mako un nokavēja mūsējie. Pirmais bija uzbrucējs pie pretspēlētāja, nevis kāds no aizsargiem. Atkal kārtējis tāds neveikla epizode mūsu vārtu priekšā, citās ripa pret 0, bet Masaiskim ir laba reakcija. Un tas viens no Edgara trumpiem, ka viņam ir laba reakcija, viņš labi spēlē uz vārtu līnijas. Šoreiz nepamanīja ripu, jo priekšā bija spēlētāji, taču tā aizdoja garām vārtiem. Jerofejevs Semjonovam un pārmetiena nebūs. Širokovs. Pārāk atklāt mēģina izdarīt piespēli Stašenko un to pārtvēra pretspēlētājs. Širokovs, Jerofejevs. Tambijevs, Širokovs, bet 1 pret 3. Mūsēji nomaina sastāvu, viesi ne, kļūdās un arī savā zonā Žabka. Un jaunais talants Renē Jarolīns. Viņi tiešām pēc visiem rādītājiem gan plus, mīnus, tas ir liederības koeficients, gan gūtie vārti, piespēles, skaitliskais vairākums. Starp citu, Jarolīns Slovākai rezultātīgākais, bīstam situācija pār vārtiem lido ripa, neveiksmīgi izdarīja metienu Slovāku uzbrucējus, bet mūsējie tagad Cipulis. Starasta pret Cipuli. Slovāks pārkāp noteikumi. Tagad mūsējiem būs katru reizi izdevība realizēt vairākumu. Šeit Mārtiņš labi nospēlē, veiksmīgi. Jā, par Renē Jarolīnu ievērosiet 30. numurs. Viņš tiešām ir gan augumā ražants, gan veikls. Varbūt atšķirībā no mūsu Jāņa Sprukta, kurš apmēram tikpat augumā ražants ir. Tomēr Renē ir krietni vien ātrāks slidotājs. Bet, protams, ka laukumā labākie šodienas, labākie mums. Vasiljev trīnieks, labajā malā Panteļejevs, kreisajā Nižvijs, aizsardzībā Reķis un Tribuncovs. Tribuncovs ļoti grūti bija uztvert tripu, tā strauji izdoja ārā no zonas. Masaiskis Tribuncovam, Tribuncovs atpakaļ Reķim. Panteļejevs. Un vārtu priekšā ir Nižvijs, bet tur arī ir 3 Slovākijas spēlētāji. 16 minūtes, 51 sekunde. Otrajā trešajā spēlētājs ir Nižvijs. Ilgus gadus spēlējis dažādās Krievijas līgās, dažādās komandās. Šeit pēdējā brīdī aizsargs tomēr patraucēja Vasiljevam, Herberts Vasiljevs. Tad Nižvijs. Tribuncovs, Panteļejevs. Un to mēs visi redzējām arī iepriekšējās reizēs.
Bet tas beidzās ar neko. Tribūns Aus. Tā apkārt ap vārtiem tiek apspēlēts. Tagad vārtu priekšā neļāva izdarīt metienu Panteļejevam. Černīs veiksmīgi nospēlēja Vasiljevs. No Reķim labs metiens. Pozīcija nav pārāk laba. Panteļejevs tagad jau kaut kādu kombināciju veidotas, sāk veidoties, bet ar to arī viss beidzās. Vēl ir 46 sekundes vairākumā. Romanovskis, Kerčam ripa, Romanovskis labajā malā. Fandors arī laukumā. Un tikai 26 sekundes. Acīm redzot, ir skaidrs gan mūsēji, gan Slovākija Prāgā spēlēs pavisam citu hokeju, daudz kvalitatīvāku. Un, protams, arī sastāv būs spēcīgi īpaši ar Slovākiem. Mūsējiem varbūt daži spēlētāji tikai, bet Slovākiem vismaz 1/3 būs citu hokejas. Slovāki spēlē pilnā sastāvā, mūsēji uzbruk. Nu, jāteic, ka 1-0 atbilst spēles gaitai otrajā trešdaļā. Arī tagad laba pozīcija un tagad varbūt pretuzbrukums. Kerčs, protams, nokavēja piespēli, tam bija Ievs. Lūk, cik ir jāspēlē. Otrās trešdaļas pēdējā minūte. Jerofejevs. Nu, šis bija tāds izmisums solis, nebija kam īsti piespēlēt. Pats jau bija slidojuma ātrumu zaudējis mūsu aizsargs. Es tieši par viņu stāstu, par Aleksandru Jerofejevu. Kurš tiešām ir labi progresējis Liepājas Metalurga hokejs. Starp citu, iepriekšējā pārtraukumā Liepājas Metalurga puikas, visjaunākā grupiņa valsts čempionātā 94.95. gadā dzimušie, saņēma zelta medaļas par uzvaru valsts čempionātā. Otrā vieta Aizbergs, trešā Herberta Vasiljeva tēva brāļa skolas. Tā ir Edmunda Vasiljeva skola, izcīnīja bronzas medaļu. Jānis Spruk ciematienā. Podkratskis, tālāk uz priekšu Tomikam. Tomikam arī labas cerības palikt sastāvā. Pietiekami aktīvs, pietiekami labi manevrē. Ties augumā viņš maziņš. Laiks vēl ir. Tikai ne jau šādi spēlējot. Abas komandas acīm redzam gaida pārtraukumu. Tribūns Aus. Un pēdējās sekundes turklāt pārmetiens bija jālīnīties precīzi. Krauze precīzi fiksēja šo pārmetienu. Un Vasiljam tur nevajadzēja strīdēties. Varbūt vienīgi kaut kāds iepriekšējā epizodē nepatika Herbertam Vasiljevam. Smagi neizstās mūsējie. Vai tiešām šīs slodzes var jau būt. Un īstais brīdis tagad lēnām savākt spēkus, līdz pasaules čempionātam nav daudz laika. Bet pietiekami, lai uzlabotu sniegumu. Panteļejevs uzvarēja iemetienā, bet nepagūs mūsēju uzbrukumā. Kaut gan vēl laika ir. Panteļejevs var izdarīt metienu. Vasiljevs nepārāk spēcīgs metiens, un Lindners atkal neļāva izdarīt mūsējiem precīzi rēdījumu pa vārtiem. Tātad otrā trešdaļa beigusies, rezultāts 1-0 par labu Slovākijas komandai. Laukumā jau Slovākijas komandas hokejisti, komanda, kur atrodas vadībā, vienīgos vārtus realizējot skaitlisko vairākumu, guva Ļubošs Bartečko komandas kapteinis, kurš spēlē Prāgas Spartā, un Prāgas Spartai arī piederēs, lūk, jūs redzat arī Andrejs Zaķis, sieviešu izlases galvenais treneris, kur komanda, kura veiksmīgi nospēlēja. Jā, Prāgas Spartai piederēs šī haula jaunā. Kaut gan par haulēm es negribētu piesaukt šo vārdu.
Kurš ir Lindstrēms? Faktiski pirms šīs spēles viņš izteicās tā, ka nekādā gadījumā nemainīs virknējumus, lai arī kā neveidotos rezultāts. Nu, protams, ja kāds hokejists gūst savainojumu, tas ir likumsakarīgi. Bartečko, Ļubošs Bartečko. Skatītāji daudz, tas jau bija sagaidāms. Biļešu tīkotāji arī bija daudz. Nu, cik vietu ir, tik vietu ir šajā hallē. Nu, par līdzjutējiem jau teicu, problēmas ar biļetēm ir lielas. Es starp citu slovāku žurnālistu, kur ir šeit, un arī aprunājos, kā varēja izveidoties tāda situācija, uzskata, ka tur nav viss tīri. Tādā ziņā, ka ne jau šeit kāds kaut ko šmugulē, bet gan organizatori. Bet tas, tā. Tātad 1-0 vadībā Slovākija. Mūsējiem iesāk, šeit izlaida cauri un veiksmīgi nospēlēja Masājskis Tomiks un neizdevās Tomikam pārspēt Roberts Tomiks. Ļoti šeit iekrita mūsu aizsargi, tāda asu tālu diagonāli piespēlē, aizsardzībā spēlē Tribuncovs un Astašenko. Tagad gan Lindstrēms sauc nomainīties. Niživīs, Semjonovs, tur Niživīs. Bīstam situācija. Bīstam Petrovickis. Uzreiz met pa vārtiem. Jebkuras situācijas, bet diezgan neprecīzi. Trešais metiens un tikai pirmajā epizodē, kad viņam bija ripa, pašā spēles sākumā viņš raidīja precīzi ripu vārtos, nospēlēja Edgars Masājskis veiksmīgi. Mūsu cenšas aktīvāk spēlēt, vismaz pirmajā minūtē. Pandovs lieliski. Un vēl viens metiens būs. Šī bija atkal situācija, kad labā pozīcijā atradās partneris kreisajā malā, Romanovskis. Vadims Romanovskis. Lūk, Pandovs veiksmīgi. Un, tad, ja Pandovs būtu trāpījis vārtu stūrī. Tā kā šī situācijā viņš rīkojās daudz labāk nekā iepriekšēji, kad redzētais hokejists. Kas to lai zina reizēm Kerčs, jo tādas numurus labā nozīmē izstrādāt Aleksandrs Kerčs. Pastīsimies. Diezgan lēnas notiek maiņas. Fandoļs zaudēja. Tur tagad ar ripu jau ir mūsu aizsardzības spēlētājs Sorokins, Sejejs. Harants. Principā jau var tas spēlēt. Ja būtu bijusi piespēle kādam, to es saprotu. Slovan Bratislava, Mihāls Maho un Normunds Sējējs abi spēlē vienā klubā, tāpēc tā draudzīgi viens otru uzmundrināja. Sprukciemtienā pret viņu Slovāki zaudē. Tam bija jau. Šodien pagaidām pēc 2 trešdaļām man vislabāk tiešām. Mēs jau daudz runājam. Vasiljev trīnieks, labi spēlē Semjonovs, Romanovskis no uzbrucējiem un Macijevskis principā. Aktīvākie, katrā ziņā tie ir aktīvākie hokejisti mūsu komandā. Semjonovs. Tam bija jau sprukts. Pārāk atklāta piespēle. Un pretspēlētājs, protams, bija Lintners, kurš visvairāk ir laukumā. 3 aizsargi pāri Slovākiem, mūsējiem tomēr ar 7 aizsargiem spēlēja. Reķis uzbrukumā. Tad veiksmīgi iespēle uz priekšu jau bija. Nepagūs Slovāku uzbrucējs pie ripas Pavļikovskis. Un tāda laba piespēle, tikai neuztvēra ripu Širokovs. Piespēle bija laba.
Tur pamanījies noķert Ripu Širokovs. Vairāk tādas garas piespēles, šitā laba situācija. Neizdevās Ozolam, Ozols laukumā Juris. Tātad mūsu komandā 13 uzbrucēji, 7 aizsargi. Juris Ozols arī ir laukumā. Protams, ka viņš centīsies, visi cenšas, tas nu ir skaidrs, tikai, cikam tā varēšana liela. Labi šeit izspēlēja. Skatos, Ozols spēlē cipuļa vietā. Vismaz iepriekšējā situācijā tā tas bija, vai tas būs līdz pat trešdaļas beigām, to redzēsim. Arī pats tā laukumi. Atgādina, mūsu komandas otrais treneris ir Aleksandrs Beļļauskis un menedžers Māris Baldonieks izlases. Sējais. Panteļievs. Lintners. Viņš šeit tad mēdz pieslēgties uzbrukumam. Stefanku uzbrucējs viņu vietu ieņēma. Tagad Vasiljevs kreisajā malā. Tālu piespēle, bet nepārāk precīzi. Nepārāk precīza, un šīs kļūdas rezultātā ir pārmetiens. Lūk, Saša Aleksandrs Beļļauskis. Vispār jau trenerim nav viegli, kad spēlēts 10 gadus kopā būt uzreiz par treneru kļūt, bet kaut kad tam ir jānotiek. Pandojs Kerģis Beļļauskis māņi nospēlē jau kopā. Man liekas, pat vēl pusauģu gados jau sāk spēlēt kopā. Un gan klubā, gan izlasē, un tad Saša aizbrauca uz Zviedriju. Tagad viņš mācās Zviedrijā treneru kursos. Un ir otrais treneris valsts vienībā. Ramanovskis pagūst, bet pret viņu labi nospēlēja Žapka. Jarolīns aizsardzībā. Šis rezultīvais Slovāks šodien vairāk spēlē aizsardzībā. Līdzīgi kā visa komanda. Es negribētu teikt, ka Slovākiem būtu izteikts aizsardzības hokejs. Tā tas nav, bet neviena otra komanda nespēlē atklāt hokeju. Šī situācijā kaut ko neatmienācis Sarokins Oļeks. Poreset komandā viņš aizvadīja sezonu. Normons Sējais, kā jau teicu, Slovākijā. Viņi spēlē šobrīd vienā pārī. Iespējams, ka 19. datumā Rīgā būs vēl viens izlases kandidāts aizsargs Viktors Ignaķevs, kurš arī Maskavas Spartak sistēmā, jo tur savainots hokejists atgriežās. Kā jau teicām, par Aigaru Ciprusu klubs nelaiž vaļā un negribās kašķēties, jo Aigaram tas var bargi maksāt nākamajā sezonā. Gan vārdi tiešā nozīmē, ne tikai pārnestajā. Diezgan lēns hokejs. Sprukts labi cīnās iemetienos. Tas tiešām viņam padodas. Gan augums, gan tehnika, iemaņas. Toties ielīdz zonā, šobrīd ieslidot viņam izdodas gan, jā, izdodas. Kaut gan līnija tiesnesis parādīja, ka nē. Te iejaucās galvenais tiesnesis Aleks. Un šeit skatītāji nolēmuši uzmudrināt spēlētājus. Starp citu labi tiesa Aleks Rantala, Somu arbitrs. Viņš arī rīt būs galvenais mačs tiesnesis. Un tāpat kā šodien palīgos būs vietējie tiesneši, kaut arī jau starptautiskās kategorijas arbitri. Vidējā zonā es jau saku, nav tāda presīga, teikt kļūda, kārtējā kļūda, kas beidzās ar to, ka tiek palaists garām. Jerofejevs un Reķis bija laukumā un nospēlē, man liekas, ka neviens cits kā Bartečko tas bija. Ļubošs Bartečko, 2 gūti vārti, rezultāts 2-0 un ļoti rupjas kļūda aizsardzībā, jā. Bartečko tehniski apspēlējuma saist. Tomiks izdarīja labu piespēli, šeit viss ir perfekti un tur neko nevar izdarīt. 0-2 jāspēlē, vēl ir 14 minūtes un 16 sekundes Latvija zaudē. Protams, ka mūsējiem pēdējos gados kroniski tāda vaina ir
nespēja gūt vārtus. Šobrīd 0-2. Kaspars Ostašenko. Bartečko tur centrā. Bet iemetienā Lintners, Lintners ir, protams, aizsargs, viņš nepiedalīsies cīņā iemetienā. Širokovam pretī stājas cits noraidījums. Uz 2 minūtēm tiek noraidīts Lintners. Mūsējiem 6 laukuma spēlētāji, atspēl Tribuncovam, laukumā Vasiljevs, kā 6. laukuma spēlētājs izslidoja. Piespēle domāts bija tiešām neslikti. Macijevskis izdarīja tādu asu piespēli, un tagad mūsējiem ir skaitliskais vairākums. Paši saprotat par grūšanu pretinieka rokām uz apmalu. Lintners, viņš spēlē Zviedrijas elites līgā, pasaules čempions. Stabils pamat sastāva spēlētājs. Vasiljevs, Pantelejevs, Niževijs, Tribuncovs izdara metienu pa vārtiem. Niževijs. Pāris situācijās bija diezgan tāda interesanta izspēle šai maiņai. Faktiski vienīgiem no trīniekiem, kaut gan arī spēks pamēģināja Fanduļa un Široko trīnieki. Sprukta 4. trīnieks vairākumā nespēlēja. Ostašenko. Ilgi. Gandrīz jau minūti pavadīt spēlēt vairākumā, bet nekas nav vēl izveidots. Pat sākts veidot pretinieku zonā. Jācīnās savā zonā. Neveiksmīgi. Klinstrēms un tagad Pantelējevs aizmūk, bet Ripa, kur Vācaks to tvēra, pēc tam izrūsti vārti, iestumts Vācaks vārtos bez Ripas ar Ripu. Šeit īpaši neprotestē Jans Lašāks, kurš spēlē labi. To nevar teikt par Podhradski, kurš izlaida Pantelējevu. Bet tur rūpības nebija. Tas bija tiešām tāds moments, bīstams moments. Vairākumā jāspēlē vēl ir minūte un 1 sekunde. Kaut ko skaidro Rantala, Aleks Rantala, galvenais tiesnesis. Varbūt tiešām Lašaks tomēr kaut ko pateica pārāk skarbu. Lintneram minūte 1 sekunde. Un ir atvērts Dortiņas uz sodīto spēlētāju soliņa, kur... Par laika vilcināšanu. Par laika vilcināšanu. Ļoti agresīvs ir Bartečko, kā jau kapteinis viņš to drīkst darīt. Un tagad mūsējiem būs minūte jāspēlē 5-3. Nevis jāspēlē, bet būs iespēja rezultātu starpību samazināt. Diezin vai Škoļāks bija tas, kurš pārkāpa, bet viņš bija viens no tiem spēlētājiem, kas atradās laukumā. Škoļāks 2 minūtes, minūte Lintneram, 5 mūsējie, 3 Slovāki. Sējais. Sorokins neuzcēra īsti Ripu. Piespēle pārāk atklāts Sorokins, piespēlēja Kerčam, neprecīzi, Ripa atstāja laukumu. Tomēr dažas sekundes ir pagājušas, pat ne dažas, pārdesmit sekundes. Starp citu, Slovāki pirms tam uzvarēja 2 reiz Poliju ar 6-3 un 2-1, kā arī Vāciju ar 3-1 un 2-1. Mūsu jau pretinieks Prāgā. Vai 9 minūtes 7 sekundes spēlētas ir pēdējā trešdaļā.
pirmā tikšanās 25. aprīlī 1600 lidotas Siemens ledus kalvē Pītos. Līdz ņemot slidas un garas stāvoklī. Tiešām tā lielākā vaina nav efektīvi mūsēju uzbrukumi. Daudz lieku manevru, maz metienu pa vārtiem, maz spēku spēles, bet arī Slovāki īpaši neaizraujas ar spēku spēli. Zona, neapšaubām zona. Tur nav ko piekasīties mūsu līnijtiesnešiem. (0-2), grūti būs atspēlēties. Širokovs. Viņš otrajā trešdā mazliet viņa kā pazuda. Tagad atkal aktīvi spēlē, bet uzbruk Kovačiks. Tribūns Aus. Širokovam neprecīzi piespēle, taču Slovāku hokejs varēja uzsvert šo ripu un tāpēc pārmetiena nav. Žabka. Diezin vai viņš Prāgā spēlēs. Un 2 pēdējās minūtes šajā mačā. Niževijs. Un noraidījums. Par bīstamu spēli ar augstu pacelt nūju. Šoreiz noraidīts ir Slovākijas komandas spēlētājs. Romanovski minūte 7 sekundes. Slovākam 2 minūtes, bet jāspēlē ir mazāk par 2 minūtēm. Uz 2 minūtēm noraidīts Slovākijas izlases spēlētājs Roberts Tomiks, 10. numurs. Tomiks. Bet labi nospēlēja viņš. Viņš ap citu spēlē Vācijā. Ledus Tīģeru komandā Nürnbergā. Semjonovs 4-4 laukuma spēlētājiem. Semjonov neļauj viņam izdarīt piespēli, tomēr klāt ir Tambijevs. Reķis. Varēja gūt vārtus. Varēja gan. Pēdējās sekundēs ir šādi stumdīšanās, grūstīšanās, vairāk nekā pirms tam. Reķim bija laba pozīcija, neapšaubām. Šķiet, ka vislabākā šīs dienas spēlē Latvijas komandas spēlētājiem. Minūte 15 sekundes, lūk. Un netraucēja, nepagož. Tur Pavlikovskis nosek mūsu aizsargu, uzbruka aizsargs, aizstāvējās uzbrucējs. Semjonovs arī atstāja laukumu. Reķis atstāja pretinieku zonu, protams, tādā šādu viedokli, es domāju. Reķis. Aizsargs, viņš ir uzbrukošs tipa tāds spēlētājs. Un tajā malā nav neviena. Bet abas komandas jau spēlē vienādos sastāvos pār 4 spēlētājiem. Romanovskim vēl ir 16 sekundes. Reķis un pret viņu Lintners. Lintners pirmais apspēlē, diezgan viegli un piespēli izdara līdzīgā situācija, kā Reķis atradās šobrīd Petrovickis. Mūsu spēlē pilnā sastāvā, 2 pret, laukumā bija 6 Slovāki šobrīd, pat ne 4. Un tagad labi nospēlēja, beidzot labi nospēlēja arī Leonīds Tambijevs. Pirmā un vienīgā epizode šīs dienas spēlē par vēlu. Un Sarokins. Jā, atzīsim to, ka Latvija šodien zaudēja 0-2. Bartečko komandas kapteinis guva abus šos vārtus. Mūsējiem daudz pie kā ir jāpiestrādā. Tas ir nenoliedzami.